viņām piemīt. Un nu viņš ir ticis galā ar 2 baļķiem, ātrāk nekā to ir izdarījuši jebkurš no iepriekšējiem spēku vīriem, un tagad jau terās klāt 150 kilogramiem. Līdzutēji atbalsta, un Svilpes vēl nav. Un nostājās, ir Svilpe, tiesneši ieskaitas. Vienīgais, kas pacēl, kā tev liekas, jo pārējiem arī būs grūti. Nu, tiešām ļoti smagi izskatījās no malas, vai tiešām jau tik daudz spēks ir paņēmis pirmais vingrinājums? Ir smagi, arī laiks ir karsts, un tas arī nedaudz varbūt ietekmē. Bet, nu, jācīnās līdz galam. Nu, ko, to mēs arī novēlam. Pirmais cilvēks no spēka vīriem, 3 baļķi, Dainis Zaģeri. Nu, gan jau, ka vēl kāds būs, vai tas būs Dīdzis Zariņš, to mēs redzēsim pavisam pēc maza mirklīša. Pagaidām Dīdzim tetuvējiem nav, pagaidām viņš arī nav precējies. Vēl nav un pagaidām nav. Tas ir interesanti, kurš tad būs pirmais, iesauka vai tetovējums. Nu, Dīdzis Zariņš tiešām šo sezonu ir pārsteidz. Viņš ir pilnvērtīgi iekļāvies spēka vīru apritē un nostartējis visos posmos, būdams iepriekšējā sezonā viens no labākiem starp amatieriem. Un es esmu droši pārliecināts, ka nākošajā sezonā Dīdzis daudzus pārsteigs, varbūt līdzīgi tāpat kā Mārs Rozentāls pirmajā vingrinājumā pietupienas. Nostājies. Un gādās arī tā, jā, tas ir patiesībā ļoti bīstami, it kā laiks vēl ir, nu ko vai Dīdzis tiešām turpinās. Šis smagais baļķis krīt viņam aiz muguras, bet jā, izskatās, ka Dīdzis turpinās un spītīgi tomēr tos 135 kg pacels sev virs galvas. Tāds maziņš atbalstiņš no Ventspils publikas Dīdzim ir. Jā, bet visi droši vien ir uztraukušies no tā skata, kad Dīdzim aizskriet šis baļķis aiz galvas, un, protams, ka tas ir bīstami, un Dīdzis redz skatās, ka turās pie kājas, līdz ar to var saprast, ka neliela trauma tomēr Dīdzim ir. Nu, un viens no līderiem pēc pietupieniem, un, protams, līderis mainieku acīs viennozīmīgi, Ventspilnieks Mareks Leitis. Ļoti pārliecināts. Apskaužami viegli viņš dara šo te lietu ar 125 kg. Es esmu pārliecināts, ka izdarīs tāpatās ar 135 kg. Vai! Varbūt viņam ir citi baļķi. Tā izskatās, ka salīdzinot ar citiem sportistiem. Tiešām Mareks ir atradis labu pieeju tieši šim superfinālam. Viņš savu formu ir kāpinājis visu sezonas garumā un tieši superfinālā. Fantastiska forma. Šāgad ir šitas vingrinājums ir arī aiz muguras jau kā ir. Ļoti labi tagad. Tagad ir ļoti labi pat, jā? Visam būs labi. Cerēsim, ka visam būs labi. Nu, nākošais ir stafetes vingrinājums. Tev stafetes vienmēr ir veikušās. Kā tev liekas? Nebiedēju pirmslaicīgi. Es jau nebiedēju. Mareks Leitis! Nav ko biedēt. Paskaties sacensību sarakstā un zinās, kāds būs nākamais vingrinājums. Ārtis Plīvda pārsteidzoši, ka tiek galā tikai ar 2 baļķiem. Arī Ivars Kazeļņiks, tikai 2 baļķi, bet nu katrā ziņā ātrāk nekā Ārtis Plīvda. Un Mārs Rozentāls arī 2 baļķi, un viņš apsteidz daudzus citus, kas bija pacēluši tikai 2 baļķus. Tātad Mārs Rozentāls ļoti labi ir nostartējis jau 2 vingrinājumos. Bet uzvar šajā disciplīnā vietējais Mareks Leitis un Dainis Zaģers bija tikai otrs spēkvis, kurš tika galā ar visiem 3 baļķiem. Atkal 4 dalībnieki pacēla 2 baļķus un 3 dalībnieki tikai tika galā ar 1 baļķi. Tā kā teica Ārtis Plīvda intervijā pēc pirmā vingrinājuma, tad, nu, 6 dalībnieki tiešām cīnīsies, kodīsies līdz pat pēdējām vingrinājumam. Kopvērtējums pēc 2 vingrinājumiem ļoti blīvs patiesībā. Tagad mēs varam nosaukt šīs vietas, bet es garantēju, ka vietas vai līderi mainīsies pēc nākamā vingrinājumiem. To mēs redzēsim pavisam drīz. Un nākamā ir kombinācijas. Svetbānka kombinācija. Pirmajā posmā atlētiem jāstup 800 kg smaga ķēra, 20 metru otrajā posmā, 2 reizes jāpārveid 350 kg smaga riepa un beigās vēl 200 kg mucas. Ticiet man, šī ir viena no grūtākām stafetēm, kāda vispār ir Latvijā jau kad bijusi. Jo lielajā Grand Prix, kur startē Champions League, viņiem viens vingrinājums bija atsevišķi tikai šādas ķēras stumšana. Mums Latvijas superfinālā ir kombinācija no 3 dažādiem vingrinājumiem. Visā regulārā čempionāta laikā ir bijušas arī kombinācijas, kuras sastāvēja no 2 elementiem. Vai no riepas, vai no kamanu vilkšanas, vai no ķēru sturšanas, stumšanas. Nu, šeit tiešām
superīgajiem superspēka vīriem ir jāpierāda savus superspēks superīgajiem līdzjutējiem. Nu, šis slodze, kas ir uz rokām turēt, nu, ir fantastiski liela un ļoti grūti. Nu, un Oskars Brugemans ir daudz posmus pārsteidz tieši stafešu vingrinājumā. Nu, ne par velti, droši vien jūs arī tagad varat vērot savos ekrānos, cik ātri viņš dodās uz nākamo stafetes posmu, jo viņš ir ugunsdzēsējs. Ugunsdzēsējs, protams, viņš zina, cik ātri ir jāskrien un cik daudz spēku, kurā vietā ir jāpieliek. Bet, nu, ļoti grūta stafete, ticiet man. Es pats biju drusciņi pārsteigts par to, kad man tikai atgādināja, ka kādreiz Čempionu līgā vienu pašu šo smago ķēru ir stūmuši pasaules labākie atlēti. Mūsu Latvijas atlēti, to ir tā kā viena no sastāvdaļām šai fantastiskajā stafetē. Un Oskars uzrāda ļoti, ļoti augstvērtīgu rezultātu. Oskars, te tu pameti siksnu, tur tu pameti kristāla kurpīti. Jā. Bet, nu, mēs jau ugunsdzēsēji pieraduši. Kaut ko nomest, kaut ko paķert. Kaut ko izglābt. Nu, tu redzēji, cik grūti gāja pirmajam dalībniekam Rolandam. Nu, tu redzēji arī pārējiem dalībniekiem, cik daudz spēka tas prasīja. Vai tu domāji, ka būs tik smagi vai vieglāk? Domāju, ka būs vieglāk. Jā, nu domāt ir viens, bet ir jādara. Ārā ir vairāk kā 30 grādu karstums. Visi dalībnieki jau ir redzējuši, cik grūti un cik daudz spēka ir prasījuši šī stafete. Un, protams, tas prasa no dalībnieku. Jūs sēs izteiksmē Mārim varat redzēt, ko tas prasa no dalībniekiem. Izspiežas vēnas uz kakla. Un tas ir tikai pirmā daļa no šīs ārprātīgi grūtās stafetes. Nu, tiešām šī ir superfināla, grūtākā stafete, kāda ir bijusi. Un es varu garantēt, ka nekas grūtāks vēl Latvijā spēka vīru vēsturē nav bijis. Tātad gaidīsim jauno sezonu. Nu jā, nu cerēsim, mums ir ieceres, mēs gribam atgriezties drusciņ tādā vēsturē un izmantot jaunus vingrinājumus, kādi vēl nekad Latvijā nav bijuši. Ja mums viss izdosies, tad ceriet un gaidiet un nākiet skatieties, jo būs ļoti interesanti, es domāju, arī nākošā sezona. Bet tikmēr Māris Rozentāls ir ticis tikai pie pirmās mucas un nav pārspējis Oskara Brugumeņa rezultātu. Acīm redzot, Oskars tiešām būs uzstādījis ļoti, ļoti augstu šo te latiņu, 50,81 sekunde. Un Māris, jā, stafeti noslēdz ātrāk nekā minūtes laikā. Nu, tas ir lielmeistars, kā mēs teiktu, šahā lielmeistara rezultāts, ja tu vari veikt šādu stafeti ātrāk par minūti. Nu, Ivars Kazēnīgs varbūt nav pārāk priecīgs par to, ka viņš nepacēla trešo baļķi. Nu, pietupieni, es domāju, viņš ir ļoti labi nostartējis. Nu, kā būs stafetē? Stafete daudz ko var izšķirt tieši jau šajā pirmajā superfināla dienā Ventspilī. Trešais vingrinājums, kad jau būs lielākā daļa vingrinājumu pabeigt, un tā kā jau vieglāk paliek dalībniekiem, kad arvien mazāk šo vingrinājumu paliek tieši šajā dienā, ko startē. Nu, pagaidām viņš nesteidzās, viņš tā mierīgi, viņš to mierīgi dara. Nu, redzēsim, vai šis miers un nesteigšanās viņam arī garantēs finālā labu rezultātu. Tātad 35 sekundes jau ir distancē pavadītas, jā, nu tiešām salīdzinot ar Oskara skrējienu no viena disciplīnas līdz otrai, nu tad Ivars pagaidām tādu mierīgāku tempiņu ietur, bet nu skatāmies, jā, nu Oskara rezultātu viņam neizdosies pārstāvēt, lūk, Oskara rezultāts, un tagad ir jāuzstāda vismaz ātrāks rezultāts nekā Mārim Rozentālam, un to izskatās Ivars Kazeļņiks arī izdara. Kā ir? Trešais vingrinājums. Nu, šī štafete tiešām ir tik nežēlīga, kā te viss saka. Nu, nav tik traki. Ir normāli. Es domāju, būs trakāk. Nu, izskatījās, ka to ķerrā kādreiz ļoti labi, vai tiešām šī ķerra bija smaga? Nu, Raimonds, šito ķerru 2 gadi atpakaļ arēnā Rīga nesa vīri Čempionu līgai, kā? Domā pats? Nu, tieši tā, domājam paši. Dainis Zāģers, nu, fantastiski neizskatās, ka viņš ir no ceļojuma no lidojuma. Piekurs, viņam, ko tiesneša liek, to arī dara. 800 kg uz ķēras. Labi, Daini, mālācis, nesteidzies par ķēru. Un trūks saite. Un tagad, nu, bez saitēm tas nav iespējams pacelt. Nu, atnesiet ātrāk. Dalībnieks skrien steidz palīgā Dainim. Piesiena atkal viņu ar jaunu saiti. Jā, nu, iedomājieties, kāda ir šis smagums, ka netur nevis muskuļi vai dalībnieks, bet plīs šis superspēcīgās saites, netur to spriegumu, kas ir ieļauts šajā ķerrā. Nu, Dainim, protams, garastāvokļi vairs nav. Arī tulznas ir nobijušas. Būs pārliecināts, ka viņš tev izturēs? Domāju, ka bija kā izturēt. Bet smagums ir liels.
viss plīst ar laiku. Un vajadzēja saplīst finālā viņa. Nu, neko darīt. Nenolaidīsim rokas un turēsim tālāk. Nu, tieši tā, jātur ir tālāk. Un tagad Mareks Leitis, jā, nu tiešām jau otrajā vingrinājumā, vēl tā kā superfināla 8 vingrinājumam Dainim Zaģerim būs vēl priekšā, varēs, nu te neko darīt, tas izlietais ūdens būs jāsmeļ. Jā, nu Dainim tas var dārgi maksāt, tiešām, nu šis vingrinājums, šī viena pēdējā vieta varbūt tiešām maksās ļoti, ļoti dārgi tieši Dainim. Bet Mareks Leitis ir uzņēmis tādu labu ritmu, viņam ir labi veicies iepriekšējos 2 vingrinājumus, viņš startē mājā, viņš ir labā sportiskā formā, līdz ar to viņš arī ļoti pārliecinoši darbojās šajā stafetē. Un, protams, ka viņš arī saprot, ja jau visi dalībnieki to ir veikuši, tad arī viņš to var izdarīt. Līdz ar to viņš ļoti pārliecinoši to dara, un viņš ir viens no labākajiem tiešām stafešu veicējiem spēkvīros, un, protams, ka viņš arī zina visu rezultātus. Nu, viņam ir priekšrocības, vai viņš tās izmantos. Bet Oskaru Brogumanu viņam neizdosies pārspēt. Tagad ir jautājums, kurā no godalgotajām vietām viņš ierindosies. Vai izdosies Ivar Kazeļņik pārspēt, vai ātrāk finišēs par Māri Rozentālu. Un finiš ir tieši uz 3. vietas. Jā, nu simtaļa šajā mežonīgajā stafetē izšķīra 2., 3., 4. vietu, bet uzvar Oskars Brugemanis. Oskars Brugemanis tiešām pārsteidza šajā vingrinājumā un arī pārējie dalībnieki. Un es domāju, ka tas kopvērtējums, jūs tūlīt būs viņu acu priekšā, jūs tabulu, nu tur būs izmaiņas ļoti kardinālas. Mainās pēc katra vingrinājuma, mainās līderi. Un tātad kopvērtējums pēc 3 vingrinājumiem. Ivars Kazeļņiks uz 1. vietu izrāvies, Mareks Leitis 2., Māris Rozentāls, Artis Plīvda, Oskars Brugumans uz 5. vietu, Dainis Zaģers nokritis uz 6. vietu, Māris Blumfelds, Rolands Fersters un Didzis Zariņš 9. vietā. Jā, nu tik sīvas sacensības sen nav vērots televīzijas ekrānā, un es domāju, tāds viņš arī būs turpinājumā. ZZS vairogu nešanas, 175 kg smags vairogs, jānes pēc iespējas tālāk. Bet, nu, katrā ziņā Didzis Zariņš nogāja 65,90 metrus, tātad 65 metru un 90 centimetru. Dainis Zaģers joprojām smaida, neskatoties uz iepriekšējā vingrinājumā plīsušajām saitēm. Un patiesībā Ventspilī, kā ir, parocīgāk noteikti šo vairogu nest pa bruģi nekā kurš tas bija posms, kad spēlētāji spēkvīri Grīmas smiltīs iekšā. Viņi abas posmus gan Jūrmalā, gan Valmierā mēs nesām pa smiltīm. Protams, ka tas ir daudz, daudz grūtāk, un līdz ar to mēs varam cerēt uz ļoti augstvērtīgiem rezultātiem. Bet atcerēsimies, ka tas ir superfināls, un šeit dalībnieki centīsies izspiest no sevis visu, kas ir palicis vēl šajā sezonā. Un, protams, kad arī Dainim tas ir jādara, neskatoties uz milzīgo neveiksmi iepriekšējā vingrinājumā, viņš turpina, viņš ir nogājis 50 metrus. Nu, un iespējams, ka viņš pārspēs Didzi Zariņu, un neskatoties to, kad bija tāda neveiksme, nu, Dainis saprot, ūdens ir jāsmeļ, bet arī šeit jūs soļojot par šo bruģi Ostmalā var redzēt, kā ielūst šīs kājas. Un, protams, grūti dalībniekiem iet ar šo vairogu māti Latviju un 75 metri Dainim Zaģerim. Māris Blumfelds arī ļoti labs, augstvērtīgs rezultāts, 75 metri. Rolands Fersters pārsteidzoši tikai vienu distances daļu, tā kā apkārt šai distancei neapgāja un 25 metri. Nu ko, Artis Plīvda? Nu, Artis Plīvda arī pagaidām tikai 4. vietā. Nu, tā nav vieta, ko Artis, protams, cerēja, ka viņš būs pēc 3 vingrinājumiem. Nekad viņš tik zemi nav bijis nevienā posmā. Un tas liek sākt uztraukties Artim. Un, protams, ka šajā vingrinājumā viņam ir jāmēģina kaut ko vērst par labu. Vai tas jau izdosies? Nu, mēs varam pateikt godīgi pirms tam. Jūrmalā viņš ir uzstādījis Latvijas rekordu. Tas ir 99 metri. Līdz ar to iespējams, ka Ostmalā uz šī labā bruģa klājuma viņš var uzlabot šo rezultātu. Varbūt pat mēs būsim liecinieki jaunam Latvijas rekordam. Pagaidām labākais rezultāts ir 75 metri gan Mārim Blumfeldam, gan Dainim Zaģerim. Nu ko, bet Artis Plīvda joprojām turot Latviju rokā, turpina riņķot pa šo 25 metrus garo distanci. Jau 75 metri ir noiet, un tagad viņš jau ir līderos. Tagad tikai jautājums, cik augstu viņš aizies, un tiešām vai būs šis jaunais Latvijas rekords. Ir 99 metri, jau noteikti ir noiet, un līdz pie atzīmes būs 100 metri. Tātad mēs varam apgalvot. Un kas? Vēl jāiet? Jā, protams, Arti, ejam vēl. Ejam uz jaunu Latvijas rekordu. Un tas ir Artis Plīvda ar jauno Latvijas rekordu. 104 metri, 90 centimetri.
Jā, nu pārējiem dalībniekiem droši vien ir grūti startēt pēc tāda parauga demonstrējuma no Arta Plivdas puses, nu, bet viņiem nav ko zaudēt, viņi zina savas vietas un viņi zina savus rezultātus, un tāpēc arī Mareks ļoti pārliecinoši noceļ šo smago 175 kg smago vairogu un dod